Salds mērs skatās dzīvajā Ilzi. Ļoti labi. Kāda tev mīļākā bērnības trauma? Man laikam tā kā pagarīgi noslīcināja. Smadzenes taču jāsaprot, kur jābrauc. Kurā vietā virzienā man te ir šeit? Oi. Liela neuzslava maniem komandas biedriem vispār man neatbalstīja. Šis ir Ēdī mīļākais sporta veids – crossfits. Let's go! Let's varam! Ko rulējam uz Lasvegasu? Ne uz Jēkabpili. Ceļš uz Lasvegasu šodien iet caur Jēkabpili. Mēs dosimies un spēlēsim padlu. Pirmo reizi mūžā neesmu nekad spēlējies ar tik lielu bumbiņu un sitamo. Tā kā redzēs, kā mums ies. Elīna Didriksona rīko turnīru dažādiem uzņēmējiem. Redzēsim, cik ļoti bodybuilding treniņš pārnesās uz šo sporta veidu. Iespējams 0%, bet ļausimies pārsteigumam. Mums priekšā ir aptuveni 3 stundu trips. Man liekas, mēs būsim viesi, kuriem vis tālāk jābrauc, bet problēmas mums nav nekas jauns, jo šķērslis vienmēr ir ceļš. Ir sestdiena, un tagad pulkstens ir 7:18, jā. Man liela galva tur ir. Redzēt, cik ir pulkstens. Pirms 11 būsim tur. 11 sākās svīru turnīrs. Es nezinu, kur es piedalos vispār, kur es esmu pieteikts, bet, galvenais ir vēlme spēlēt. Laižam. Aulīte aust, Ilzīte aust, laimīga Ilze ir kofinēta Ilze. Vienmēr viņa ir priecīga. Tu jau zini, Ilze un Rīti nedraudzējās tā kā zivs un šokolāde. Don't cry, you're wasting your time. 16 lies to make me feel fine. 10 years ago, I went blind. I've been on my own since age 9. Jūs no rīta izbraucām no Saldas vienkārši, un mēs visu laiku braucam, nav ne jausmas, kur mēs esam. Kur mēs esam? Nevienam nesakāt, ka es viņam M izmērā, L izmērs. Es zinu, kāds ir. Es esmu XXL izmērs, un es daru ar šaurākās vietiņās. Man nav ko teikt. Es zinu, es galīgi neesmu kafija eksperts. Es nevaru atšķirt, kā garšo dārga kafija un kā garšo lēta kafija. Bet kas man patīk, vienkārši parasta lata. Melnā kafija, nedaudz pieniņš, ko nevajag sarežģīt. Ko es galvenais neieteiktu, neejam uz Starbucksiem, neņemam pilns ar sīrupiem. Tāpēc, ka tu beigās uztaisi sev maltīti, kur sastāv no cukuru, un tur kafija nemaz nav blakus stāvējusi. Tas ir viegls veids, kā uzņemt 500-600 kalorijas, ja? Un tad cilvēki domā, es taču neko neņem. Nē, kā es pieņemos liekajā svarā. Tā, Anniņa, tu pieņemies liekajā svarā saviem sīrupiem. Īstenībā man jāatvainojas visām Anniņām. Jānomaina ir šis potenciālās sievietes vārds, ko es vienmēr lietoju. Labi, nesauksim viņas par Anniņām, kā mēs viņas varētu saukt? Sandriņām? Labi, viss Sandrs, ja jūs klausaties, ja? Neņem, lūdzu, neliekam to sīrupu, ieliekam kanēlīti. Īstenībā, jā, viss Sandrs, ko es pazīstu, ir ļoti labā formā, tā kā šautauts Sandrām. Sandrs noteikti nedzer kafiju ar sīrupiņiem. Mēs esam Daugmalē, tad braucam visus Circle K pie šīs jaukās sievietes, pie Daigas, jā. Ļoti patīkam iesākt šeit rītu ir ar Daigu. Viņa man rāda, man dos dusmu blowjob. Dusmu handjobs. Dusmu handjobs, jā. Tas ir, kas sit. Bet vienalga studzina. Es jūtu, ka mēs visi esam beidzot pamodušies. Tagad tikai sākās vlogs. Ar šādiem motivējošiem vārdiem es dodos ceļā. Man liekas, pilons un pakaļs palika. Ļoti forši. Mazais Oskars ēd brokastis un skatās manu vlogu. Šautauts Oskaram. Oskars ir liels mūsu vloga fans, jā, viens no jaunākajiem faniem. Tā kā būs viņš arī jaunajā vlogā. Tu attiecības kitiem padl? Vispār nav. Es esmu nūģis, ne jau tā dzīvē, padlā. Jā, es arī esmu nūģis, gan dzīvē, gan padlā. Es esmu gājis tenisā, un tas bija pirms daudz gadiem, tad es vēl biju jauns, tagad es esmu fosīlijs. Es ceru, ka kaut kāds skills, kaut kas tur ir kaut kāds pārnesums, bet es pat nezinu noteikums. Bet, kas tur? 2 vīrieši, 1 bumba, 2 sitamie. Es nezinu, kas tur var būt sarežģīts. Padlā ir bumbas. Būs ar bumbas. Ko tas domāju, ko tur sitīs tevi? Tenisā to kaut kā tīkliņu, kas tas kā viņš sauc. Kāds konus viņi tur sīties otram. Kas tas ir? Viņš ir šitā. Piltuva. Es jūs atceros, ka Ilze uz sporta ir uz jūs. Paskatās viņiem 3 dubultzodiem, tu sapratīsi. Šeit ir skaistā Daugava. Tas ties. Tas ir ļoti rēsts tētīgi, viņi uzbudina Ilzes. Dažādi veidi šķidrumu vai šķidrumu saistītie vārdi uzbudina Ilzi, liek viņai izģērbies. Paliek Jā. lipīgi un slapki. Nav ko pielikt. Ko lai es tur vēl pasaku klāt? Malacīta. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and
jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Es teicu, ka zinu īsāko ceļu. Izbrauksim cauri Lapsenē. Uz Vīļu braucām, mēs caur fermām braucām, tagad braucam uz Jēkabili, caur Lapzemi braucam. Gribēju redzēt Zirtlēku vecī. Nu labi, uzticamies vienkārši Ilzei, kā viņi vienmēr saka, viņi zina īsāko ceļu. Jā, ja kāds ietrieksēs manā mašīnā, viņš salūzīs, mana mašīna paliks pilnīgi neskarta. Tu iespērs ar kāju manu mašīnu, tev būs salauzt kāju. Tu saki, ka cilvēkiem, kas komentāros raksta, ka Volvo ir slikta mašīna. Es tikai zinu vienu heiteru, kurš to raksta. Viņš sauc Roberts, viņš nav objektīvs. Jā, Roberts taisa vienkārši daudz fake accounts, lai komentētu, ka Volvo ir slikta mašīna. Volvo ļoti laba mašīna. Uzticama, izturīga, uzticamāka par vairumu vīriešu mūsdienās. Oh! Es nebiju uz neko konkrētu tēmēts, varbūt. Volvo īstenībā, zināms, kādreiz man bija neitrāls attiecības ar Volvo, bet Volvo ir mūs aizvēc uz tik daudz visādām vietām, sacensībām, tik daudz piedzīvojumi bijuši Volvo, esmu pat pavējams Volvo. Volvo ir tāda draudzene, kas skolas laikā ir varbūt neglīta un nav interesanta, bet viņa lēnām izaug, viņa kļūst par sievieti, sāk sportot, izglītojās, un tad beigās tu saproti, jā, tā ir tā īstā. Patiesi. Es nezinu, mēs tik daudz reklāmu pumpējam Volvo Latviju pa velti. Ja tuvāko mēnešu laikā mums Volvo nerakstīs, ka viņi grib sponsorēt mums mašīnu ceļā uz Eiropas tūri, tad es nezinu. Mēs uzreiz pārējām jā uz BMW, tad viss. Man jau patīk šitā gotiņa. Tāda liela un jaudīgāka. Kā jau jūs visi zināt, man patīk lielas lietas. Tā ir, viņai vienkārši patīk mašīnas ar cietām stūrēm. Jo cietāk stūrīt, jo mīkstāk ilzīt. Uz kāda tev mīļākā bērnības trauma? Man liekas, tā kā man arī noslīcināja. Es nezinu, vai tā ir mīļākā, bet tā vispilgtākā atmiņā, varbūt tāpēc arī ir mīļākā. Man arī gan mašīna nobrauc. Trauma. Vecs cilvēks bija pie stūres. Neatceros. Es pat biju maziņa. Mīļākā trauma, no kura gala lai sāk? Atceries, mums toreiz veci cilvēki arī nobrauca. Tas bija tagad nesen, kāda bērnības trauma. Bet tur jau ir tā mācība, es esmu mūžam jauns, manējais iekšējais bērns vēl nav nomiris. Tā kā man vēl joprojām ir bērnība. Ir ar dediem pupiņu. Tieši ir ilgi vēl bērni. Viņiem vajag pupiņu. Ka pamasē puncīti, pabaro. Jā. Kaut kādu konkrētu instinktu, kurš tu nevar pārkāpt. Zīst pupu ir normāli. Zīst pupu, tas ir normāli. Edijs nav mans pupu zīšanas partijas pārstāvs. Tāds. Es esmu starp citas gatavotājs. Ja es kādreiz neuzticējos, ka tie tik ļoti gatavoti, tagad arī īstenībā ļoti labi taisēs. Tu pašā sākumā taisīja. Jā, tu uztaisīji un es ēdu, man ne visai garšoja. It was at this moment that he knew he fucked up. Slēdz ārā. Spējams, pēc šī komentāra es gulēšu uz dīvāna, taču Ziemassvētki ir mīlestības, saticības un piedošanas laiks. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Tad arī apstājās pirms stopzīmes. Jūs komentārā jāapstājas pirms stopzīmes. Man jau nav tiesības. Kurš teica, ka man ir tiesības? Tagad brauc. Komentārā vajag tiesības. Nebaidos, ka man atņems tiesības, jo viņiem no ko man atņemt. Ilzei var atņemt tiesības, nevainību vai dzīves prieku, bet ir viena lieta, ko viņai nevar atņemt, un tās ir ģeogrāfiskās spējas. Kas mūs uzved uz Grāņķenes? Ilzīt. Īsākais ceļš vienmēr aizbīs uz pareizo vietu. Īsākais ceļš vienmēr ir netīrākais ceļš. Kā jūs domājat, kas ir Ilzes mīļākā filma? Gradzena pavēlnieks? Nē. Harijs Poters? Arī nē. 3 melnādainie, 1 baltā? Arī nē. Bet tu, ja jūs minējāt Volvo DVD, 99 stundu materiāls ar Volvo mašīnām, jā? Viens no labākajiem cinematogrāfijas gabaliem. Ilze ļoti iesaka šito. Šito mēs, starp citu, viņi ilgi slēpa, bet mēs viņu atradām. Daudz lipīgums bija tajā atvilknītē, daudz izlietotas salvets, bet laikam Ilzē ir daudz iesnas. Un interesanti, ka visas izlietotās salvetes stāvēja blakus šim Volvo DVD. Jā, viņš ļoti pagāt. Ideāli filmu ģimenes vakariem. Vientuļiem vakariem. Tad mēs skumjus uzliek Volvo filmu. Patīk ziema. Man jāmans mīļākais gada laiks uz ziemu. Patīk, ka ir balts viss. Patīk rūķi, dāvanas, lampiņas. Visi ir tādi mīļāki.
jaukāki, devīgāki cilvēki paliek uz Ziemassvētkiem, pēc tam gan tāds kopi. Tas Ziemassvētku stāsts par devīgo Ilzi. Es zinu, Robert, ka tu gribēji, lai es ierunāju pārēju, bet kā lai es pārēju no devīgās Ilzes uz kakāšanas padomiem? Kurš vēl liek tos papīru podā un tad tikai kā lai klusāk būtu? Raksta komentārus. Jā, tas saucās Poseidona tīkls. Nācam uz Laidlu. Ilzīt pastāst, kā viņš runāja. Man iedeva 2 latus. Nopirku prite un vistas plecs. Nopirku vistas spāniņas, un tad 2 centi, 2 padecītes vai ko. Smadzenes taču jāsaprot, kur jābrauc. Kurā vietā virzienā man te ir šeit kārtībā? Ilze runā ļoti nesmuki, ir tā komentāros, ko jūs domājat par devīgo Ilzi. Roberts izlaks pīkstuļus. Vienīgie pīkstuļi mūsu heiteri. Viņi ir pārsteidzoši maz. Tā kā tiešām, īstenībā, jā, YouTube komentāros es esmu pārsteigts. Protams, ka es priecājos, bet tas tikai liecina par to, ka cilvēki grib autentisku, patiesu kontentu, jā. Un ka īstenībā tas vidējais latvietis nemaz nav baigais sūdbrālis. Caur visām meža taciņām un krūmiņiem arī mūsu elegantais Volvo ir atradis galamērķi. Nākamā pietura – kvartāls 86. Es pa durvīm tad nolikšu. Tajā Poršiem sabraukuši. Jāsmaržojās iet pie Elīnas, zin kā? Nu ko, esam 3000 km nobraukuši un esam pie Skaidčups. Nezinu, vai mēs esam pareizi, ne gan jau esam pie kvartāla 86. Dodamies satikt Elīnu, Nauri, visu pārējo komandu un dosimies beidzot uzspēlēt pādu. Tā būs man pirmā reize. Šeit arī otra slavenākā pasaules mašīna, tātad visi zina Betmobīli, un šī mašīna gan arī tik pats slavena. Elindī mobīls. Pirmais iespējas ļoti grandios, šeit ir ļoti skaisti, ļoti daudz enerģijas. Kur mums jādodās un kur mums jāspēlē, es vēl nezinu. Un būtu baigi forši, ja mēs zinātu arī noteikums, kā spēlēt. Es domāju, to mums tūlīt visiem izskaidros. Ak, šis naivais Edijs nemaz nezināja, ka viņam neko nepaskaidros, un vēl pieteiks viņu turnīrā ar nopietnajiem čaļiem. Okay, jūs visi dzirdējāt, es tomēr esmu pieteikts. Tā kā es spēlēšu turnīrā uz pareizi dzird, zin kā nevajag nekādu priekšspēli, citreiz jāiet pa iekšā un vienkārši pa sausojiet. Nezinu, kur man jāiet, nezinu, kā man tā raketa jātur, nezinu noteikums, es vienkārši māja galvu piekrītu un dodos uz nāves arēnu. Klusumbrīdis visiem maniem komandas biedriem. Es tev izsaku līdzjūtību, ka es esmu tavs komandas biedrs, sorry. Es zinu, ka jātrāp bumbi pāri. Nevar pieskarties mūsu laukumā un no tejienes servē un servē pa diagonāli, vai ne? Oi. Oi, es tev netrāpīju, sorry. Ok, no apakšiņa. Pa dufsīt. Jā, to es vāku. Viens 0. Ok, es ļauju pretiniekiem mazliet iesildīties, lai viņiem paceļās cerības, un tagad mēs viņus sagrausim. Reāli mans komandas biedrs mani izcēla, skaidroja noteikumus un vispārējā tā pirmā spēle bija vairāk pierast, saprast, kas ir tās mazās niansītas noteikumos, bet baigi jautri. Sanākais tas, ka nav baigi spēks jāpielieto. Tieši tie sitieni, kur liekas, ka vajag baigi močīt, aiziet pilnībā greizi, tu zaudē kontroli pār raketi un nekas nesanāk. Daudz sitieni, kā man tikko arī skaidroja, ir vienkārši hops, tikai jāpieliek. Jā. Viss neērtākais, ko es sapratu, ja man nāk no šitās puses, vēl kaut ko saprot, nāk no otras puses, širo te darīt. Oi, baigi jocīgi ir. Ierakst komentārā, vai tu domā, ka man jebkad būs iespēja uzvarēt. Protams, ne, sagrāve. Cik laikam 3-0, tā arī zaudējām. Nekas, tas bija tas pirmais kucēns, kas jāslīcina. Nākamajā mačā cerams, ka dabūšu vismaz 1 punktu ar komandu. Šodien sērijā Kičiņa ēd Ilzīti, ēd makarūnus, atpūšās, skatās, kā visi spēlē padu. Interesants komentārs no riekstu eksperta pēc 3, 2, 1. Šis ir riekstiem. Jūs jau visi zināt, ka man garšo rieksti. Tikai nebeidz skatoties.
Būs 11:43. Un es jau gribu buhāt. Man īstenībā tā nav kafija, bet man tā ir tekila. Elīnijas sponsorāts. Tā tad ir uzdevums. Es nezinu, vai var ņemt, bet mēs ņemsim. Liņģeri. Paldies. Es skatos, ka cilvēki uztver to visu pārāk nopietni, tā kā notiks Grand Slam, un tas nav priekš manis. Es gribētu vienkārši ar sieviņu uzspēlēt, padīdīt bumbas, un tas arī viss. Bet es nezinu, vai šodien visu to turnīru izturēšu līdz galam, jo man tiešām jau bija garlaicīgi paliek. Es ilgi nevarēju saprast, kam bija garlaicīgāk. Man vai maniem faniem, kur aizgāja prom un vispār mani neatbalstīja, kamēr es viens pats tur spēlēju eintos mačus. Mēs esam crossfit zonā. Šis ir Edija mīļākais sporta veids. Crossfits. Let's go! Bicīdājam! Cik tu vari pacelt bicītī? Es zinu, ka es varu 10 točni. Uz vienu reizi? Jā, labi. Tikai baigi nekstinti kameru, lai viņi mierīgi. 1, 2, 3. Oi! Ko neskatos? Cik itī tu vari uztaisīt bicīti? Augstākais. Kaut kādi 15. 15? Man tā liekas. Ko tik maz? Nē. Kā tu gribi? Šitā? Jā. Ui! Vismāk. Viegli. 12 pusi. O, cik viegli. Vēl tās neskaitās. Tev bija grūti, es redzēju. Kāpēc es ar kreiso roku uztaisīju labot, ne? Nu, tad labā roka laikam biežāk nodarbināt. Man kreisā roka biežāk nodarbināt. Es guļu gultas labajā pusē, kad sapratu, ko es ar to domāju. Pamsīņā. Aiziet! Laik tu Nē, es nevaru. Iepalikt! Fail. Ko tu darīsi, lai uzlabotu šo rezultātu? Es reāli kačāšu uz laiku bīts. Tā, nu ko daram? Kas tad notiek? Bērnu dārs. Šo svaru ir jādara ieskrējien. Kas tas bija? Tas ir crossfits, baby! Kāds crossfits? Edīši to redzēs, šo aplaidīs. Šitā sauc tautiskās dejas bodybuilderi. Es jau redzēju, ka tev sviedra pilīt noticēja. Arī ar šlūku skaitās. Nu, davai. Ar šļūnku davai. Un bail. Fuck! Kas te notiek? Spēks vies atsacīs. Kā domāji, cik es varētu, cik kurus apstātos? Cik tur ir lielākais svars? 30 lielākais. Tu ņem 30. Jā, 30 tas ir. Ja Kitī varēja pacelt 20, 30 mierīgi var pacelt. Tomēr nav tās rokas tik nīkulīgas, kā izskatās. Izņemot mani, ir divas lietas, kas var dabūt Kitiju uz celīšiem. Tie ir sunīši un tie ir bērniņi. Bet visā nopietnībā prieks redzēt, ka manai komandai ir visādi forši piedzīvojumi man aiz muguras. Nē, man neskauž. Cik reizes? Cik reizes varēsi gumiju? O, ir pielikties. 1, 2, 3. Pasties, kā iet augšā violeto. 4. Paldies, ka tu man palīdzēji. Vienkārši apkaunas. Tā gājai jābūt ir uz augšu, viņi man palīdz. Es tā kā atsveros. Par gājas atpasanāk? Jā. Tas ir gāja neredzamais pakāpiens. Kāds gumiju noņems? Kas gumiju noņems? Tas ir jūsu darbs, vīrieši. Lūdzu, izmet miskastē. Es izlietojām visu 3 reizes. Bodybuilderiem vajag labi paēst un uztaisīt normālu treniņu. Bicīti galvenais. Vienalga, kur mēs esam, kur mēs būsim, ja ir brīvie svari, mēs esam tur. Un ir ēdiens, mēs arī esam tur. Mēs brīvos daudz svarus padaram aizņemts. Jā, mēs aizņemam brīvos svarus. Visi brīvie svari būs aizņemti vienmēr, ja mēs būsim blakus. Un kur ir Edijs? Edijs spēlē kaut kādu pēdu. Labi, bet tam nevar teikt. Mazais story times. Nav jau noslēpums, ka manas krievvalodas zināšanas ir briesmīgākas par manām spēlēšanas prasmēm. Visu laiku šo sporta veidu saucu pa padlu un nesapratu, kāpēc cilvēki vai nu smējās, vai nu dīvaini skatās. Un tagad atpakaļ pie Ilzes kulinārijas ceļojuma. Wow, paskaties! Kas te iekšā ir? Šitā cēdienu tas neesmu redzējis laukos. Tikai gaļmaizi. No kā? Garšīgi. Tas, kas man vēl, te vienmēr ir garšīgs. Nu tā jau ir.
Dāvinātam zirgam mutē neskatās. Tāpēc kā neviens neskatījās manas spēles, brīnums, ka es vēl vispār atgriežos šajā vlogā. Paldies maniem komandas biedriem un arī sorry maniem komandas biedriem, jo katrs cīnījās individuāli un es viņu reitingus visiem vienkārši nočakarēju uz leju. Pilnībā neviena spēle nav uzvarēja. Pāris punktus dabūju, tas ir viss. Bet manam ego tas pietikās. Tā kā ļoti labs jautrs kardio. Liela neuzslava maniem komandas biedriem vispār man neatbalstīja. Pirmajā spēlē tikai. Viņi redzēja, ka es zaudēju un aizgāju prom ar tādu draugus jums vajag. Jūs, skatītāji, novērtēsiet. Vai tas kontents, ko viņi sataisīja, ka es nebiju klāt, vai tas ir tā vērts, ka viņi neatbalstīja mani? Un ja tas ir tā vērts, tad Dievs tev izpiedod. Dzīvē ir tie momenti, kurus tu nedrīkst nokavēt. Pirmā darba diena, kāzas, bērna piedzimšana, Edija padlu spēles. Un tagad iepauzē video un iekomentē, vai tas tiešām bija tā vērts. Dodamies uz apbalvošanu. Nu, cerēsim, varbūt tas pirmajā vietā nevar zināt, varbūt viņi kļūdījās vienkārši punktus skaitot. Dzīvnieks turēs vērtēm. Tas priekšsēdētājs gaidi man ārā sisnāks pēc 5 gadiem. Man vienkārši apcietināja, jo es pārāk labi spēlēju padlu. Rokas spiediens un diplomiņš. Tas arī viss, ko tu domā par šo spēli 3 stundu garumā. Jo tev pateiks paldies, un viss tur ir mājās. Kas par pārsteigumu? Laikam pēdējo vietu neapbalvo, bet cerība bija pēdējā. Pasaka, ko tu uzvarēji? Ko es uzvarēju? Es uzvarēju Ilzei dzērienu. Uzvarēja Ilzei dzērienu, jums vajadzēja redzēt viņas seju, ka viņi uzzināja, ka šis dzēriens ir bezalkoholisks. Ček, mēs dodamies. Es īsti nesapratu, bet man liekas, ir jātrāpa caurumā. Viņi uzaicināja mani kā ekspertu. Un varu derēt mūs kā ekspertus, vairs arī nekur neaicinās. Es zvēru, es esmu trāpījis arī mazākos caurumos. Salds mērs skatās dzīvajā Ilzi. Ļoti labi. Nemet prom no sevis. Yes! Ļoti labi. Vēl vienu, ļoti labi. 2 Roleksi. Aiziet Ilžuk, vēl vienu. Un aiziet citu. Yes! Un? Šis bija labākais. Labs, Ilžuk. Kā jūs domājat, kas bija 3 drosmīgākie dalībnieki un reizē arī 3 sliktākie? Mēs, protams. Jā, Edna man Riflipam. Ilzi, ko tu gribi pateikt Saldas mēram, kā atvainošos? Jo mēs tikko izbraucām, zin kā, ārvalstīs, ne, bet uz citām pilsētām. Mēs nesam Saldas vārdu, mēs burtiski Saldas vārdu apkalnojām cilvēku priekšā. Ko tu vari pateikt savai aizstāvībai? Es ar tik mazām bumbām nemāku apieties. Pareizi. Sorry, jā. Vienkārši Jēkabpilī vidē ir mazāks bumbiņas tā kā Salda. Jā, shit happens. Ātri uz atvedām jāizēd. Zin kā, viss pasties Ilza rītīgā mērsredzniece. Un... Esiet sveicināti, Kāņģek, man jūs jau gaida. Ilzei 3 talanti. Stūrēt, buhāt un fočēt. Cheers! Priekā Ilza pa tevi. Lūškoks. Vai jūs zinājāt, ka Ilzes mēle spēj identificēt vairāk nekā 9 miljonu dažādus ķermeņu šķidrumus? Un uz šādas nots mēs arī dodamies mājās. Paldies par skaisto dienu visiem! Šī mums ir ar Kiti, īpaši vietiņā Ikšķilē. Mēs šeit ēdām, ka mēs sadarinājāmies, reku mūs sauc iekšā meitenes rāda uz filmē. Ka mēs sadarinājāmies, tad mēs šeit ēdām arī tad, kad mēs piedalījāmies pirmajos powerlifting sačos, pirms, 4-5 gadu atpakaļ. Te ir garšīgi burgeri. Es jūtos ļoti nopelnījis pēc tām entajām kalorijām, ko es sadedzināju. Tā ir laiks gaļai, beidzot jāuzņem proteīns sadāk. Es jau dzirdu, kā man muskuļi pazūd lēnām. Welcome! Nu, es ceru, ka viņi mūs sponsorēs. Man varētu kāds Rīgas balsām, viņš atsūtīt kādu komplektiņu, es viņam parādīt jaunu kokteļa receptītes. Ko tu ņēmis man tērē? Suliņu. Multiaugļi. Smash burgerīts ar jalapeņo ekstra, ja pastamies ļoti labi saplicināta kotletīte, īstā brioža maizīte, sieriņš čedaras, mērcīte burgeri, tur arī baltie sīpoli klāt, un pastamies šo skaistu līti. Netīrī free, vēl netīrāka par mani. Un šeit mēs varam novērot veselības proteīna bļodu. Viss tās baigi labi īstenībā.
ikšķelē, uguns. Iesaku tiešām cilvēkiem, kas grib veselīgu uzturu un nenormāli garšīgu, šito te paņemt fantastiski. Tādā kvalitātē, tik labā izpildījumā un ļoti ātri gatavs, tā kā reklāma ugunim. Sponsorējiet mūs. Man nav baltais iekšā burgerī. Tev arī nav baltais iekšā. Sad life. Kāpēc neiedod simtiņus? Jau var iet arī ar rokām iekšā. Zin kā, man patīk praktizēt drošēšanu, izēšanu. Šeit Edijs aizmirst ierakstīt audio, bet viņš gribēja teikt to, ka viņš garšīgi paēda, un mēs taisījāmies braukt mājās, kur mēs filmējām Dzelzdāmas. Diemžēl visādu tehnisku apstākļu dēļ nesanāca uzfilmēt, bet sanāca uzfilmēt nenormālu sieviešu gladiātoru cīņas. Viss? Bļaļ, es necīga. Jūt, kā man lūst plecs ārā. Tas ir normāli, kā īsti ir Nav viņa viegli domāt. Tev ir labs krāsni. Šis vispār bija grūtākais labums. Es malacīti. Kitija uzvarēja Līvu, tāpēc cīņā devās Krista ar Ilzi, lai noskaidrotu, kas finālā cīnīsies ar Kitiju. Pagaidām 3, Un 2, šāviens. 5. Aiziet! Aiziet! Pat nezinu, ko atbalstīt šajā situācijā. Aiziet! Šis bija grūti. Mēs zaudējām. Par laimi mūsu gladiatoris nevienai roku nesalauza, un droši mēs varējām doties uz finālu. Kitija pret Kristu. Jā! Jack Dohen, bļaļ. Papanāc uz vidu citu. Ej, džipīt, man ir bailes. Viņa ir ļoti spēcīga. Tā ir pateicība. Viņa ir ļoti spēcīga. Es man tikpat spēcīgs kā Līva. Man izlasīs roku, viņa man uzvarēs. Griez roku pie sevis. Tu esi reāli spēcīgs. Ej, džipīt. Viņa man uzvarēs, man sāp reāli. Pagād. Griežat. Ew, man roka lūst ārā. Uzvar draudzību. Es nevaru. Citādāk man roka Viņa ir nenormāli spēcīga. Tur vispār īstenībā pat spēcīga par Jā, jo, kad es griežu, man roka lūst ārā. Jā, šita te man Jā. Bet noturēt mēs abas varam. Ej, tas šokolēgi. Viņa ir ritīgs kāms. Tev ir nereāls. Tev ir nereāls kāms, lai es varu izkustināt. Diemžēl aizmirstām ierakstīt arī noslēgumu, bet visu, ko Edijs gan jau gribētu teikt ar maniem vārdiem, bija forši. Prieks, paldies Elīnai, ka uzaicināja pirmo reizi spēlēt padulu. Bija ļoti interesanti. Atbalstītājiem vairāk vajadzēja man atbalstīt, un gladiātoru cīņas bija iespaidīgākas par kādas tās norisinājās Romā. Tāpēc forši jums vakar, ceru, ka patika. Ja gribat mūs atbalstīt, nopērkat mērču un trenējamies, pieskamies online un kaut kā tā, tiekamies nākamais logos. First time that I met you, it was high school. In the theater, I said that I loved you, and I meant it, but you had a boyfriend. I thought we were